Es gribēju nopirkt iPhone. Es nopirku iPhone? Nē. Tele2 tur bija akcija kaut kāda tur 90 eiro laikam. Labi ir, ejam uz Tele2. Paņēmu numuriņu, sagaidīju savu kārtu. Jā, sveiki, ko jūs gribat? iPhone 16 Pro Max mazāko nopirkt. Jūs esat klients? Neesmu klients. Uzreiz gribat pirkt vai nomaksā? Es uz nomaksā. Iedodiet dokumentiņu. Savadīju iekšā. Tā, jūs varat nopirkt uzreiz. Ja jūs gribat nomaksā, tad ir 750 eiro pirmā iemaksa un tad 33 eiro 2 gadus pēc tam. Jop, cik mīziņi. Aizjām uz biti. Ja jūs esat jauns klients, jums pāris 100 eiro ir tas nomaksas limits. Cik tu vari paņemt, tad pārējais tev jāmaksā uzreiz ir. LMTS mēģināja arī atvērt to līgumu. Nē. Es saprotu, es nav miljonārs, bet es domāju, ka es arī vismaz pāris soļus no tā nabadzības sliekšņa esmu ticis prom. Izrādās, ka moška nē. Vismaz vienu iPhone es varētu skaidrā naudā nopirkt. Bet vai es to vēlos darīt? Nē. Un kas ir smieklīgi? Tas, ka es biju tā kā iedomājies, sacerējies, ka es tā kā tūlīt būs sakrājis dzīvokļi pirmai iemaksai. Kāda iespēja, ka man dos kaut kādu hipotekāro? Fun. Tad ejam atkal strādāt, ja, Džeki? Davai, čau.